Sveiki, mani skatītāji! Mans kanāls beidzot ir sasniedzis pirmos 100 abonentus. Tiešām nebija gaidījis, ka tas notiks jau pirmā mēneša laikā, bet es esmu neizsakām priecīgs par to. Tāpēc par godu šim notikumam mēs nedaudz ierausim. Grieztos tagad būs caurums. Kaut kā jau mēs esam par daudz bišķi aizdzērušies, svinot kanālu pirmos 100 abonentus. Vispār šis ir jauns alkoholīta līmenis. Dzer visu, ko var pacelt un piestumt pie sejas. Bet jūs tik paskatieties uz viņu, viņš tiešām tukšo to pudeli ārā. Tā jau ir tāda gan mēnesis sardzības pazīme. Vērsiet uzmanību tā, kā viņš tiešām guļ un tad pamostās, kad vajag ieraut. Bet var jau saprast šo vīrieti. Balīti izskatās diezgan garlaicīgi, līdzīgi kā Latvijas valsts prezidenta inaugurācijas runa. Protams, līdz brīdim, kad vajag ieraut. Laikam no sākuma jāierod. Bet vīrietis ir tādā hlamā, ka arī nokļūšana mājās pēc ballītes ir baigā problēma. Dā, nē, tur viss saprotams, Džekam vienkārši sistēma tā tiek pārkarst un izrubās. Vai jums jau nav piegriezusies ziema? Kad jāiziet ārā, tad jāsatutulējas ir tā, ka svars pieaug vismaz 2 reizes un paliek grūti nobalansēt savu svaru. Beidzot esmu atradis īstu reinkarnācijas paraugu, taču Džeks iepriekšējā dzīvē bija strauss, un tā viņš vienkārši devās nosnāsties. Kaut gan tas Džeks atgādina man pirmdienas rītā dodoties uz darbu pēc lieliski pavadītas svētdienas nakts ballītes. Man pēdējā laikā mulsina tas fakts, ka mobilie reportieri sāk parādīties uz katra stūra, kas jau būtu tā kā mazākā bēda. Visvairāk man satrauc jau tie, kas pie stūras ieorbjās telefonā, cerībā kaut ko jaunu ieraudzīt, uzfilmēt vai vienkārši ietvītot. Jā, bet te jau viss kārtībā. Diezgan ikdienišķa situācija uz Latvijas ceļiem. Nu, ir labi, nav ko mentiem pa krūmiem slapstīties. Un pēdējā mirklī lekt uz ceļa priekšā mašīnai cerībā no kāda šoferīša noplēst kārtējo piecīti. Man labāk patīk tā pasažiera reakcija. Bet šoferim pilnīgi pohuj. Nekad tā īsti neesmu sapratis, kāpēc vislabākais laiks, lai pirktu BMW, ir ziema. Un tieši tad ir cenas vislētākās. Nu, varbūt tāpēc, ka tas ir pakaļpiedziņas auto un ir diezgan bīstam braukt pa Latvijas netīrītajām ielām.
Tāpēc jau arī cilvēki izmisīgi cenšas tikt vaļā no savām nāves mašīnām. Bet kamēr viena cenšas notirgot pēc iespējas ātrāk savus bembīšus, lai nopirktu džipu pirms sniegs ir paspējis izkust kopā ar asfaltu, tikmēr dažas tur saskat diezgan labi izdevību pārdot savu māju un nopirkt senkāroto BMW. Bet, diemžēl, kad pirkums jau ir veikts, aizmirst, ka kaut kur ir arī jādzīvo. Tāpēc nākas samierināties ar dzīvu mašīnā un doties kopīgā dušā ar savu mašīnu. Kāpēc gan ne? Šoreiz viņš gan tikai gala mazgāja, lai ar plaukstām nepiebirdinātu mašīnas salonu. Jo, kas zina, ja gadījumā priekšā mašīnai izlec mens, un kad viņš ieliecās tās mašīnas salonā pēc piecīšu ieraugot blauzdus uz paneļa nenoturtās par kokaīnu. Ar to karšķirot taču jebkuru krāsu nodīrāt. Brīnos, kā viņam vēl skalpu nenorāva. Bet tas taču pats Ironmans. Bet apskatoties uz viņu seju, izskatās pēc Terminatora. I'll be back. Atrada informāciju, kāpēc Džeks patiesībā pārdeva savu māju. Tu zini, ka tavs ļaunākais murgs piepildās un lietas, no kurām tu esi atvadījies, atgriežās pie tevis. Tavs pods sāk atgriezt saturu, ka tavs pods atdir žurkas. However, guys, šis ir tikai tāds maģisks karša triks. Tu iemet kārtu podā, noskalo ūdeni un volā, žurciņi. Kā pie vantā žurka vispār nonāca tajā podā? Kas viņš viņu izdirsa? Es vairs suši neēdīšu. Es tā painteresējos, kā vispār žurkas var nonākt podos. Tiklīdz kā kanalizācija sāk pārplūst, tā žurkas par katru cenu cenšas uzpeldēt augstāk, kur nav ūdens. Un tas tikai nozīmē to, ka aiz loga ir iestājies jau pavasaris, un Rīga sāk pamazām grimt sūdos. Kā arī sūdi sāk lekt ārā no tava poda un skraidīt pa vannas istabu. Starp citu, jūs arī filmējat, kā jūs diršat, un pēc tam vēlāk skalojat prom savu sūdu podā? Jā, tā dzīves kārtējie stulbingi. Man sauc Dmitrijs, paldies, ka abonējāt manu kanālu, un tie, kas vēl nav abonējuši, spiežu šeit, lai abonētu viņu, un tiksimies nākamnedēļ.